Sveiki, tauta! Gādāju malciņu, bet ir tās pārdomu brīdis par to, kā dažās desmitgadēs būtībā cilvēkiem ir masveidā nedaudz paskalotas smadzenes un ieviesti jaunie pareizie uzskati par dažādām lietām. Un lielākoties tas vainagojas ar to, ka jaunās paaudzes arvien vairāk un vairāk noliedz senču gudrības, noliedz tā laika vēsturi, kura tika balstīta uz pierādījumiem, uz faktiem. Šobrīd tātad ar katru gadu, ar katru desmitgadi kļūst arvien vairāk to cilvēku, kuri paļaujās uz jauno zinātni, dzied līdzi televizoros un radio atskaņotajam, neapzinoties kādu labumu vai ļaunumu nodara viņu jaunie uzskati. Un tas attiecās gan uz dabas medicīnu, gan uz zinātni, vispār kā tādu, turpat jebkurā jomā, gan par laika ritumu, par dabā notiekošajiem procesiem, cikliem. Un ir vēl tāda lieta, kurā aktualizējas katru pavasari, un jaunie propagandoni skandina visās malās, un kā jau teicu, pēdējās desmitgadēs informatīvajā telpā dzīvojošie cilvēki arvien vairāk skandina to pašu un piebalso, kad nedrīkst dedzināt kūlu, ka tas ir ļoti slikti, kad ies bojā dzīvnieki, un tas ir lielākoties, ko viņi pamato, kad tad aizies bojā dzīvnieki. Būtībā punkts. Nodeg šķūnis, māja, kūds, garaža un vispārējais. Jo cilvēki taču ir idioti. Bet, ja mēs paraugāmies tajā vēsturē, kuru cenšas noliegt jaunie laiki, jaunā zinātne, jaunā propaganda, tad kādreiz cilvēki agrā pavasarī, būtībā pie pirmajiem sniegā, kad ir nokusis sniegs, kad pērnā zāle jau kļūst sausa, čaukstoša, cilvēki vācās bariņos, lielākos, mazākos, ar grābekļiem, ar lāpstām, ar spaiņiem, ar leikarnām, un kontrolēti dedzināja pērno zāli. Pie tam apzināti. Tātad cilvēki izstaigā teritoriju, pārliecinās, ka nav dzīvnieciņi, un tas arī parasti notika pirms riesta laika, nevis maijā, nevis aprīlī, bet jau martā. Protams, kā kura ziema, bet pirms riesta laika. Pirms veidojās jaunie putnēni, stirnēni un tam līdzīgi. Tad cilvēki apsekoja teritoriju un dedzināja kontrolēti pērno zāli. Kā rezultātā augsne guva nepieciešamo pelnu daudzumu, un tajā laikā nebija tādas problēmas kā šobrīd, kad zāle, kad teritorija kļūst bagāta ar sūnu. Un tad cilvēki ir spiesti pirkt visādas aerātorus, tur dārza frēzes un vēl visu kaut ko, bet agrāk tāda problēma nebija. Cilvēki dedzināja kūlu, pērno zāli. Tie, kas zina, kā ir, kad ir dedzināta pērnā zāle vai nav dedzināta pērnā zāle, šo salīdzinājumu, tad zāle ir pilnīgi citas kvalitātes, un zeme, viņa nepārklājās ar sūnu. Tā tad ir veselīga. Ir veselīgi dedzināt pērno zāli. Tas ir viens moments. Un kā jau teicu, nekādi dzīvnieciņi tur bojā negāja. Ja runā par mājām, par šķūņiem, tad es domāju, jūs varat pabraukāt apkārt pa Latviju un pavērot, kad cilvēki savu piemājas teritoriju nopļauj vienmēr. Tātad ap šķūni, ap māju, parasti pagalms kā tāds vienmēr ir nopļauts. Kūlas dedzināšana attiecās uz graumalām, lielākoties uz kaut kādām pļavām, kas ir palaistas atpūtā, jo katru gadu nevar, pieņemsim, apstrādāt zemi,
vai tur jāmaina kultūra, kur tu stādi sēji iekšā, ja, vai arī vienkārši ļauj zemē atpūsties un atkal jau dodot to pašu pelnu daudzumu, kas ir nepieciešams dabai kā tādai. Ja. Nu, to TV mīļi nesapratīs, bet labi. Tātad, un tātad šķūņi un garažas un mājas nekādā ziņā nesadega, tāpēc, ka cilvēki šo te kūlu nededzināja pagalmos, jo pagalmi vienmēr bija izpļauts, sakopts, sētas, un šis te moments ir tīra un ļaunprātīga, apzināta, manipulatīva propaganda, lai cilvēkiem tā kā attaisnotu kūlas dedzināšanas aizliegumu. Bet reāli nekas nenodega. Tātad cilvēki to darīja kontrolēti, apzināti. Nevis vienkārši nomet sērkociņu un bēg projām. Nē, cilvēki to darīja kontrolēti. Tas ir viens. Otrs, kāpēc cilvēki dedzināja kūlu vēl jo vairāk. Un tas tā kā arī kādreiz to darīja, bet pēc tam vēl tas pastiprinājās pēc Otrā pasaules kara. Kad, nu šī ir aizliegtā zinātne, kad būtībā ērces kā tādas izplatījās milzīgos apjomos, jo Otrā pasaules kara laikā, nezinu par pirmo, tika kaisītas apzināti no gaisa. To darīja, nemaldos, vācieši. Apzināti kaisīja, lai pēc iespējas vairāk tātad neutralizētu pretiniekus un nogalināt cilvēkus, dzīvniekus un tam līdzīgi. Mēs dzīvojam periodā jau pēc Otrā pasaules kara, ērces sāka izmantot kā bioloģisko ieroci. Gluži tāpat kā Kolorādo vabols, tas ir bioloģiskais ierocis. Gluži tāpat kā zemesvēži, gluži tāpat kā Spānijas gliemji, kas tiek speciāli ievazāti, izplatīti, lai cilvēki ar viņiem cīnās un tam līdzīgi. Ir vairākas kaut kādas jaunievestas sugas, teiksim, ja runājam pēdējos tos 100 gadus, kuras tika izveidotas speciāli, lai izmantotu kā bioloģisko ieroci. Šodien, protams, mēs dzīvojam laikā, kad ir arī cita veida, ir bakterioloģiskie ieroči, ja, ko mēs esam paši pieredzējuši, tātad mākslīgu slimību, izplatības ziņā, plus vēl Big Pharma, kas nodarbojās ar cilvēku ārstēšanu, brīvprātīgi piespiedu kārtā, kad cilvēki kļūst par invalīdiem un mirst. Bet tajā laikā, tātad, kā jau teicu, cilvēki vēl jo vairāk dedzināja šo te pērno zāli apzināti, lai tātad cīnītos ar ērcēm, jo ērces sadeg. Un tā kā pagalmi tika kopti, īsā zālē ērces nedzīvo. Nu, ja viņas izkaisa, protams, tad viņas tur ir, bet būtībā īsā zālē ērces nedzīvo un pagalmi bija tīri. Bet, kas attiecās uz graumalām, kas attiecās uz pļavām, uz mežmalām, tātad tur ērces vienmēr vairojās masveidā, mākslīgi vai dabīgi, un cilvēki dedzināja šīs te vietas kontrolēti. Tātad, lai tiktu galā ar ērcēm, lai mazinātu to populāciju. Un tas veiksmīgi arī norisinājās līdz tam brīdim, kad mūsu valstī sākās propaganda par to, ka nedrīkst vairs dedzināt pērno zāli. Tātad ērces mēs esam piedzīvojuši, ka ir izplatījušās fenomenālos apmēros, neskaitot to, ka katru gadu dažādās Latvijas, ja runājam par Latviju, dažādās Latvijas vietās, cilvēki baumo, ziņo, protams, to pa televizoru nestāst, par to, kad ir atrasti saiņi, maisi, somas, pilnas ar ērcēm, respektīvi joprojām viņas tiek izmantotas kā bioloģiskais ierocis pret cilvēkiem, pret dzīvniekiem, un propaganda skandina, ka zāli kurināt nedrīkst, jo tad aizies bojā dzīvnieciņi, vajag tātad izturēties saudzīgi pret ērcēm, vajag saudzēt ērces. Daudzi saka, ka tā atruna, primārā atruna, kāpēc nedrīkst dedzināt zāli, tātad tie dzīvnieki, kas ir pilnīgi smuļķības, jo agrāk to darīja kontrolēt. Otrā propaganda
Manipulācija ir ar to, ka nodegs īpašumi. Atkal tas ir galīgi greizi, tāpēc, ka apkārt īpašumiem kūlas nekad būtībā nav. Cilvēki vienmēr sakopi savu piegulošo teritoriju. Un trešais saka, ka ērces izsals ziemā. Tātad, ja runājam par ziemu, ja runājam par ērcēm, gluži tāpat kā daudzi citi kukaiņi un mazie dzīvnieciņi, rāpulīši, jo lielāks sals, jo ciešāks miegs. Un neviens no viņiem neizsals. Tā ir atkal jaunā zinātne, kura tiek atskaņota, kura tiek propagandēta, lai pieradinātu tātad sabiedrību pie jaunās domāšanas, noliedzot arī bioloģiskos procesus būtībā. Ja? Nu, mēs jau esam saskārušies ar bezsimptomu slimībām, mēs esam saskārušies, kad neeksistē imunitāte, neeksistē kolektīvā imunitāte un tam līdzīgas lietas. Mums tagad jāuzticās tikai televizoram, radio, Big Pharmai un banksteriem. Jā, bet es tīri par šo jautājumu, ka katru pavasaru aktualizēs jautājums par to, kad ir slikti dedzināt pērno zāli, bet tai pašā laikā, diemžēl, arvien mazāk un mazāk paliek cilvēku, kuri ir spējīgi jums pastāstīt, kā agrāk ar to cīnījās, ar kaut kādiem jautājumiem, kāpēc agrāk to darīja, apzināti. Šodien reti kurš vairs to var izstāstīt. Man par laimi ir nācies, ir gadījies tikties ar tādiem cilvēkiem, kuri labprāt stāstīja daudz jautājumus, kā tajā laikā bija un kāpēc tā bija. Un tā kā es vienkārši nododu jums šādu te nepareizo zināšanu tādu, nu jau laikam teorija, ja, jo praksē, protams, ir cilvēki, kas joprojām piekop šo pērnās zāles dedzināšanu vai mazākās kaut kādās platībās, jo viņi zina plusus un mīnusus, vajadzības un ne. Bet, diemžēl, arvien vairāk un vairāk ir cilvēki, kuri noliedz vecās zināšanas, noliedz šos te iemeslus, pamatojumu un atrunājas ar pilnīgām muļķībām. Tā kā, protams, būtu forši lasīt jūsu komentārus, es vienmēr lasu komentārus. Pastāstiet, kā varbūt tās jūs vēl esat no tiem, kuri ir piedzīvojuši pērnās zāles dedzināšanu, kā tas norisinājās, kādēļ tas norisinājās, vai es meloju vai nē. Jā, bet troļiem aicinājums varbūt ieslēgt savas smadzenes un aizdomāties, ka jaunā propaganda, jaunā zinātne noliedz visu veco. Gan dabas medicīnu, tradicionālo, kas vispār ir tradicionālā medicīna, gan senču gudrības citos daudzos jautājumos, veselības ziņā, tikumu ziņā, ētikas ziņā, jā, vispār dabas procesu kā tādā ziņā, daudzās ziņās, attiecību ziņā. Tāpat kā attiecības, mēs taču agrāk prātām visu saremontēt, tā skaitā attiecības. Šodien izlieto un izmet, jā. Nu labi, tā ir cita tēma, ok. Jā, šis ir, ko vērts padomāt. Un es aicinātu neņemt vērā propagandu, parūpēties. Es neteikšu dedziniet kūlu, tā droši vien nedrīkst teikt, jo šodien tas ir ar likumu aizliegts. Bet vismaz saprotiet, kādēļ to aizliedz, jo tā rezultātā zāle, platības arvien vairāk tātad sametās sūna, skāba, augsne. Tas ir viens, trūkst pelni, zeme kļūst mazāk auglīga. Tas ir divi, izplatās fenomenālos apjomos ērces. Tas ir trīs, tas ir kā minimums. Jā, tā kā. Un pie tam vēl varētu pieteikt tādu sīkumu, kas līdz ar to arī tiek aizliegts, tā ir kārtējā pulcēšanās. Kad tomēr cilvēki darīja kaut kādu darbu, kopēja mērķa labad, pulcējās, tāpat kā talka, piemēram, ja. Cilvēki agrāk pulcējās kartupeļu talkā, siena talkā,
un arī pērnās zāles dedzināšanas talkā, un pēcāk sēdās pie klātiem galdiem, un neviens to nedarīja par to, ka viņam maksā. Cilvēki darīja par to, ka bija apziņa, ka tas ir jādara, kāpēc tas ir jādara. Un tas bija arī tādi notikumi, kas saliedēja sabiedrību, saliedēja ciematus, saliedēja tuvāko māju iedzīvotājus, jā, ciema un tam līdzīgi. Tā kā atkal tas ir vērtības, kas tiek pakāpeniski izskaustas, un cilvēks paliek vienpatis savā betona karbiņā un skatās televizoru un klibina taustiņus, rakstot komentārus, cik slikti ir dedzināt pērno zāli. Šis bija tikai un vienīgi mans viedoklis, kurš balstās tai skaitā pieredzē un citu cilvēku nodotās zināšanās, bet jūs drīkstat tam nepiekrist. Lai visiem visi forši. Pagaidām tā.